kuru taisnums stūri. Skaties, ka taisnums stūris mums ir ar aizpildījumu, un ceļgadījumā tas mums nedara. Mums vajadzētu taisīt tiklu caurspīdīgo, līdz ar to aizpildījumu ņemam nost. Pildu saņemam nost. Tātad izmēru tagad līksim. X un Y jābūt nulēm. Tas nozīmē, ka kreisais apakšējais turītis, pēc taisnums stūrim stāvēt tieši šajā vietā, ja? Koordinātas nozīmē. Un W tas ir līdz, tas ir platums, ja? Tas platums mums ir 300 mm, tas ir tāda lapa ir uzvita, izveidota, un tāda būs mūsu planšeta, kā beigas 300 reiz 300 mm. Ok, un tad jūs redzat, ja, ka šeit tagad šajā lapā atrodas viens objekts, kuram vārds ir rektanguls, kuram ir līnija ar notiekumu, un kurš ir aktīvs šobrīd, to jūs redzat arī par citiem punktiem. Ja viņš nebūtu aktīvs, tad šeit nebūtu arī aktīvs. Un tad būtu šo rektangulu, šo taisnums stūri, ar nākamo stūri, pārveidošu pa trikstūri, lai dabūtu diagonālu līniju, un tas ir visērtākais, vislabākais paņemās, ar to palīdzību mēs tam to visu darīt. Sakiet, nu, piemēram, ja korelī taisa, tad tas ir tā kā konvertu kurva viņa taisa. Jā. Jā, un tad izbeigts, un tad viss. Vienu punktu izmēģināt, ar diviem pušķiem to var izdarīt, ja? Un tad parādās lūk šīs trikstūrītes, ja? Tad nākamais solis, un šo trikstūrīti pārveidot par spūļu atsevu, nu, lai viņš varētu būt atspūguļos, ja? Tad šeit ir instruments, kas izskatās tā, un viņš arī korelē tieši tā izskatās, ja? Tad lūk, uzspiežam, uzrakstam šeit 90 grādi, korelē tad ir vienkārši ar līnītiem to visu var izdarīt, un rakstam, ka šeit vajag man vienu kopiju uztaisīt. Tā, un tas refleks. Tad viņš uztaisīja gan kopiju, gan atspūguļo. Protams, ja kā koreli ir tāda opcija, kuri sauc quite duplicate. Ja, tad jūs varat arī šo opciju izmantot, un tad bez copy-paste, ja viņš mums to pašu arī izdarīt, ja to es redzētu. Lūk, tad tagad man ir cik objekti šeit? Divi. Ja, X objekti. Par ko licinā arī uzminējies, ja šitais modulis, kurš rakstās pēc objekti. Tagad, kad iezīmēt visi trīs objekti, es šos objektus sagrupēju. Modify do. Tāpēc, ka tas man ir viens modulis, kur ir tālāk izmantošu atkārtot. Un tagad, ja es klikšķinu, viņš man parāda, redaktārs parāda, ka man parādīs grupā. Tad tā grupa ir trīs objekti, bet tas vairs šeit nav redzams. Ja korels raksta, parasti, ja grupa ir kaut kāds objektu skaits, ja, tad prīkams to nerakstām. Tas nav interesants. Šo moduli, šo elementu es atkārtošu vairākas reizes, bet tikai katru reizi nedaudz modificēšu, nedaudz transformēšu. Pirmais solis edit clone. Tātad atšķirība no korelē pie copy-paste, ja prīkams uzteikt kopiju kaut par citur, ne tā ir paša vieta, no kurienes kopējam. Bet clone dod tieši to pašu rezultātu, ko koreli var dabūt ar copy-paste. Nu, lūk, šo te izmērot tagad mainīšu. Tikpat labi var mainīt ar vertikālu izmēru, bet man ērtāk vienmēr ir mainīt horizontālo. 150 ir puse no 300 mm. Tālāk es ņemu instrumentu, kas atbild par pārvietošanu, un lūk šeit šo instrumentu, es tagad ievadīšu šeit ciparu, šeit līdz nulles, par cik man horizontāli nevajag nekur divi, bet vertikāli man vajag divi. Un tad uz kādu attālumu, tieši to pašu attālumu, kas ir augstums tam objektam. 150 mm. Vienu kopiju augstā. Un gatavot. Ja, tad šeit atkal ir trīs objekti. Atkal iezīmējam tas trīs objektus, un tas ir atkal paklausīgi, ka tur ir trīs objekti. Atkal sagrupējam. Atkal taisam clone. Atkal taisam samazinājumu. 50. Atkal uztaisam kopiju, pārvietosim uz augšu. Atkal iezīmēsim visu. Nebūsim slinki, tad mums būs ļoti tas pareizīgi. Grupa. Tad atkal modify grupas, ko izdarīju. Atkal clone. Atkal samazināšana. Tā, un tagad pēdējā reize mēs taisām kopiju un pārbīdam uz augšu. Lūk, tagad man tīkls faktiski ir gatavs, palika pēdējais solis, kad es iezīmēju visus staturas
eksploatācijas instruments, tas ir pagriežu uz 90 gadiem, un vienu kopību. Absolūti primitīvs algoritms, kā šādu veidu nevaram izsaukt, saglabājumā to visu. Tīkls ir gatavs tālākai lietošanai. Nu, vienīgi, ka, ja jūs strādāt ar tādiem toņiem, ja, kas ir gaišāki,